Šodien esam nolēmuši vairāk pastāstīt par lauka un dārza tehnikas sniegtajām iespējām. Husqvarna ir neliela pilsētiņa Zviedrijā. Tieši tā saucas arī pasaules līderkompānija, kas ražo tehniku apkārtējās vides izstrādei un labiekārtošanai. Tie ir motorzāģi, zāles pļāvēji, dažādi trimeri un dārza traktori, sākot no amatieru līdz pat profesionālai tehnikai. Uzņēmums pārstāvēts 100 pasaules valstīs. Latvijā pēdējos 20 gados vien jau ir izveidoti 70 šī uzņēmuma veikali, kļūstot par līderiem šajā produkcijas segmentā. Iespējams, kādu šobrīd zviedru kompānijas pieminēšana samulsina, taču vietējie Latvijas uzņēmumi, kas sniedz dažādus pakalpojumus mežizstrādē, ir novērtējuši tieši šos kvalitatīvos motorzāģus un citu tehniku. Ieguldot naudu tehnikas iegādē, vietējie pakalpojumu sniedzēji pelna iztiku sev un iegulda Latvijas ekonomikā. Kā mēs zinām, Latvijā ļoti svarīga nozara ir kokapstrāde. Principā, ko es pats uzskatu, tas viens no retajiem resursiem, kas mums patiesībā pašiem vēl ir. Un tā ir mūsu bagātība, un ļoti daudz cilvēku arī Latvijā tieši strādā kokapstrādes biznesā. Un tieši tiešā veidā Husqvarna ar saviem motorzāģiem un krūmgriežiem nodrošina, teiksim, pamatfunkciju pildīšanu, lai jūs varētu nozāģēt to koku, apstrādāt, kopt savus mežus. Uzņēmums daudz līdzekļu novirza jaunu produktu izstrādei, ieviešot arvien jaunu produkciju. Līdzīgi kā roboti grīdas slaucītāji, ir izgudroti arī roboti zāles pļāvēji. Turklāt ar katru jauno izgudrojumu tehnika top vieglāka un ērtāk kopjama. Piemēram, zāģi kļūst nevien ātrāki, bet arī drošāki lietošanā. Tālāk domājot nevien par produkcijas vizuālo tēlu, bet arī par drošumu, tagad Latvijas tirgu uzņēmums piedāvā jauno rokas motorzāģi Trio Brake, jeb zāģi, kuram ražotāji izveidojuši 3-kāršu aizsardzības sistēmu. Piemēram, ja strādnieks neveiksmīgi pielieksies vai kritīs, zāģis droši pasargās strādājošo no iespējamām traumām. Trio Brake varētu to tulkot latviski tā, kā 3 iespējas aktivizēt ķēdes bremzi. Pirmā iespēja būtu aktivizēt viņu ar inerci, kad motorzāģim ir sitiens un viņš ar inerci ieslēdzās. Otrs veids, kā aktivizēt ķēdes bremzi, būtu ar priekšējo ķēdes bremzi, kas ir standartā šobrīd visiem motorzāģiem. Un papildus trešais veids, tas ir aktivizēt ar reiso roku. Tas dod ne tikai papildus drošību, bet, piemēram, ja jūs darbosieties nepareizi, ja jūs gribēsiet zāģēt nepareizā pozīcijā, kas, protams, varētu ietekmēt, pirmkārt, kā jūs jūtīsieties, tas ir ātrāk piekosīsiet varbūt tās, ja jūs, piemēram, gribat zāģēt pozīcijā ar saliektu muguru, ja? Kad jums sanāk viss svars rodas uz muguru. Tad jūs vienkārši nevarat pazāģēt, jums aktivizējas ķēdes bremzi. Tas nozīmē, ka zāģis saka, ka jums pareizā pozīcijā būtu pietupties un zāģēt šādā te veidā. Jūs saudzējat savu muguru, pārnešot svaru uz rokām. Arī, ja jūs, pieņemsim, gribat zāģēt nepareizi pret drošības tehniku, tas ir augstāk virs savas galvas, ja? Tad jūs gribat kaut kur līst, arī papildus iedarbinās ķēdes bremzi. Tas nozīmē, ka tas zāģis saka, ka jūs kaut ko darat nepareizi. Viena no priekšrocībām vietējiem uzņēmējiem iegādājoties Husqvarnas tehniku ir servisa tuvums tepat Latvijā uz vietas. Tā ir arī viegli kopjama. Viegli kopjama tas nenozīmē tā, ka viņi viegli kaut ko iztīrīt, bet tas ir svarīgi priekš profesionāļiem, jo profesionāļiem ir jāveic uz vietas arī nelielas apkopes, kā piemēram filtra tīrīšana vai tās regulēšana. Un, teiksim, tur tiek domāts, lai tas būtu ātrs, jo profesionālim laiks nozīmē naudu. Ja viņš nezāģē, nestrādā tajā mirklī, tas nozīmē, ka viņš kaut kādā veidā zaudē savu naudu. Izvēloties sev piemērotāko tehnikas veidu, būtiski apzināties, kādam nolūkam tā nepieciešama. Ja ir jāapstrādā vien piemājas zālājs vai jāizzāģē dārzā krūmi, tad pietiks iegādāties hobby klases jeb iesācēju tehniku. Fermeru klases tehnika noderēs tiem, kam ir kāda neliela saimniecība. Savukārt profesionālā tehnika, kas atšķiras gan pēc cenas, gan izturības un jaudas, būs neaizstājama lielākos uzņēmumos, kas lieto tehniku diendienā kā pamata darba instrumentu.